Čau, ko tu zini par Brazīliju? Es izrādās pirms kādu laiku par Brazīliju nezināju neko. Tā ir tāda štela, kas ir Amerikas apakšā, tur Čīle un Argentīna, un tur kaut kur ir arī Brazīlija. Un es zināju, ka viņiem ir brazīļu jiu-jitsu vai kung fu futbols, un viņiem 99. gadā mēs zaudējām 3-0 Brazīlijas futbola komandai, un vēl es zinu, ka viņiem ir sepultūra. Izrādās ir daudz vairāk. Viņiem ir šī skulptūra, viņi ir izgudrojuši elektrisko dušu, viņiem ir tāds festivāls, viņiem ir pilsēta, kas saucās nevis San Paulo, bet Sao Paulo, un viņiem ir boka. Un kas ir interesanti, izrādās, ka boka nav reliģija, tā kā tu varētu domāt budisms un Šiva un Rāma un boka. Nē, boka ir YouTube retro gaminga kanāls. Pirms kaut kāda laika manā kanālā sāk uzrasties tāds čalis, Boka, kurš laiku pa laikam kaut ko iekomentēja. Viņš runā angliski diezgan labi, un viņš raksta diezgan labi. Un mēs sākām kaut kā komunicēt, vairāk, un mēs sākām sarakstīties WhatsAppā. Tu iedomājies, man ir čoms, ar kuru es sazinos ar Brazīliju WhatsAppā. Un tad pirms kaut kāda gada laikam, iespējams pirms gada, es viņam teicu, ka es viņam aizsūtīšu vienu lietiņu, un es viņam aizsūtīju, man bija liekas, PC Engines. So I just received this package from Lauras. He's from Lithuania, Latvia. Holy shit, he got me a PC Engine. You crazy bastard. PC Engine ir tāda veca retro konsole, un ar to Brazīliju ir tā, ka viņiem ir tās konsoles pilnīgi savādākas. Viņiem ir arī mūsu platumgrādos pieejamās videospēļu iekārtas, bet viņas ir tur stipri dārgākas. Savukārt viņiem bija videospēļu konsoles, kas bija ražotas tikai viņu tirgumu, lai neimportētu. Turpat Brazīlijā viņiem bija tāds tektoji, un viņi vēl nesen, salīdzinoši nesen, es te kaut kur gadu ielikšu, beidza ražot un tirgot Sega Master System, kas ir totāli vintāža, un viņiem ir arī Segas. Man liekas, ka tad, kad sākās disku mašīnas, PlayStation un tam līdzīgi, tie vairs nebija viņu, un Boka sūdzējās, ka nenormāli dārgi. Vienu dienu es dzēru alu, un es viņam prasu, kāpēc tev nav tetovējumu, kāpēc tu neesi mafijā? Izrādās, ka tās mafijas, tie ir meksikāņi. Visinteresantākais, iedomājies, Brazīlija, ar ko viņi ir super slavena, viņiem ir šitie mūža meži, šitie džungļi nenormālākie. Un Boka nekad tur nav bijis. Man liekas, riktīgi jocīgi. Bet es atkal novirzījos no tēmas, man šausmīgi aizrauja Brazīliju. Man liekas, nenormāli interesants pasākums. Man tas liekas nenormāli eksotiski. Un mēs šeit pamānījāmies ar bildēm visādām tādām lietām, bet, diemžēl, Boka dzīvo San Paulo, un viņa tā ikdiena ir diezgan līdzīga mūsējai. Viņš nedzīvo tādā mājā no džungļos, kas karājas kokā un ar šķēpu nemedī mērkaķus un visādas tādas lietas, bet viņiem, tad, kad mums ir Ziemassvētki tagad, ziema, viņiem ir viskarstākais laiks, un viņi svin Ziemassvētkus. Ja domājies reāli, viņiem karstākie mēneši ir ziemā un augstākie ir vasarā. Tad, kad mums ir +20, viņiem ir pavisam vēsi, tur +20, arī +25, un tad, kad mums ir ziema, -20, tad viņiem ir +45. Boka uz šiem Ziemassvētkiem man ir atsūtījis kasti. Ņemot vērā kastes izmēru un svaru, tur ārpusē rakstīts, ka 1,8 kg. Es pieņemu, ka tieši šobrīd Boka dzīvo trailerī un viņam ir milzīgs hipotekārais kredīts. Es varu iedomāties, cik maksāja dabūt šo kastu uz Latviju. Bet tas noteikti nenositīs manu Ziemassvētku noskaņojumu dāvanas. Visiem riebjās atkastēšana, bet es kaut kā nevaru atvērt un uzreiz rekur to es dabūju. Un šoreiz man tiešām pa īstam točna, nav nojausma, kas tur iekšā. Mēs ar Boku runājām par konsolēm, un viņš teica, ka viņš man kaut ko atsūtīs. Un es viņam teicu, ka nevajag, jo es zinu, cik nenormāli dārgi ir no tās puses sūtīt uz šejieni. Vispār Latvijas pasts mūs ir izlaidis, tāpēc, ka
no Amerikas uz šejieni, un es iztēlojos no Brazīlijas arī, ir šausmīgi dārgi. Mums tajā virzienā būs 40 eiro, viņiem apakaļ būs 100 eiro. Bet jā, mēs runājām, un es vienu brīdi biju izmetis, ja vispār, tad vajag kaut ko dīvainu. Tam nav jābūt labam, bet es baigi gribētu, ka tas ir kaut kas, kas ir brazīļu, kas ir, kaut kas viņu. Man liekas kolosāli. Skatamies. Sunsoft, Genesis, videogame. Batmans. Es šeit bišķiņ iespraukšos. Izrādās, ka šis te Sunsoft Batmans, kāpēc viņš viņu ielika? Tāpēc, ka tas ir visdrīzāk ķīniešu, bet tas ir Brazīlijā nopirkts 90. gados klons. Tas ir pirātisks kartiņš no 90. Šī visdrīzāk ir vietējā slavenība. Es zinu, ka Boka ir bijis uz īstām formulas sacensībām. Brazīlijā arī pirmā formula ir slavena. Tas ir tik foršs suvenīrs. Paskaties. Ayrton Senna World Champion 1988. Team McLaren Honda. Lendas Brasilieras. Ayrton Senna. Bet viņš taču nebija Brazīls. Viņš bija no Argentīnas. Es esmu tāds idiots. Ayrton Senna no Brazīlijas. Tas ir Brazīļa, tas ir Bokas braucējs. Diego Maradona ir no Argentīnas. Galvenais, ka Brazīlijā gan futbols, gan pirmā formula ir tik svarīga. Man liekas, ka Boka no man kanāla atrakstīsies, un mēs vairs nekad nerunāsim. Man interesē, Lendas Brasilieras. Vai Lendas ir leģendas? Tā kā leģendas? Kamēr mums bija žirafe un princese, tikmēr viņiem bija Lendas Brasilieras. Tas ir Sega Master sistēma. Īsta Sega Master sistēma. No Brazīlijas. Nopietni, viņa ir jauna. Tas nav ražots tur 90. gados. Tas ir, es nezinu, vai viņa ir lietota, bet šīs Sega Master sistēmas, viņas ir ražotas salīdzinoši nesen. Nav inadekvāts livre. 132 jogos na memorija. Es domāju, ka jogos varētu būt spēles, na ir uz un memorija ir atmiņā. Pultis. Tā pults izskatās tā kā ķīniešu klons, bet viņa nav tieši tā pati fabrika no Ķīnas, tāpēc, ka pirmkārt jau viņiem tur ar tiem importiem struntīgi, bet viņa viscaur ir mazāka. Mazākas ir podziņas, mazāk ir pati pults. Šīs te pogas, viņas atstāja tādu bišķi lētumu iespaidu, tāpēc, ka viņas ir tādas vieglas un plasmasainas, bet viņas spiežās labi, gumijas ir labas, un kas ir interesantais, rīktīgi labs krustiņš. Man tiešām patīk. Kas man šai pultī nepatīk, kas ir ietaupīts, pogas ir tādā pašā krāsā, viss ir vienādā krāsā zils. Varbūt ir ieturēts stils ar to konsoli, bet es būtu pats uzlicis pogas, piemēram, pelēkas. Kas ir tas? Cektoji. Sega Saturn. Jūs gribat teikt, ka Brazīlijā Tektojs pat taisīja spēles Saturnam? Un kastīte ir no kartona? Un es īstenībā nezinu, kas tā par spēli. Drusku liekas kaut kāds kosmisks reisers. Es esmu baigi saintriģēts. Un kas ir iekšā? Disks. Reāli disks. Un viņi vienkārši šitādā kartonā ir iekšā. Bet viņā iekšā, redzi, tur pa vidu ir tāda strīpiņa. Tur iekšā ir tāda kartona plāksnīte, kas neļauj kastītei saspiesties. Tas nozīmē, ka šitajās, un viņi ir pa vidu, un viņi tur ir ielīmēti, tas nav nekas iekritis tur. Tas nozīmē, ka šitajās kastītēs tās spēles nav bijušas vēl plasmasas kastītē. Iespējams, lai ietaupītu, šitas tiešām nāk šitā te tur iekšā. Un viņiem līdzi nāk grāmatiņa.
Certificado de garantija. Manuel de lietošanas instrukcija. Tāds ļoti vienkāršs. Vienā lapiņā tur kaut kāds pastāstīts, kas tas ir aprakstīts. Es gribēju kaut ko eksotisku. Šitas ir mindblowing. Nu jā, un atkal tā ir īsta Saturn spēle. Viņas Brazīlijā vienkārši tādas bija. Pašam Bokam bija arī citas, kuras tieši tā ir iepakotas. Un viņi ir licencēti, viņi ir legāli, viss tā. Viņas vienkārši tur tādas bija. Šis te ir rakstīts brazīliski, un es perfekti saprotu. Pieslēdz pie televizora, baltais vats ir skaņa, un zeltenais ir video. Tāpēc, ka es runāju gan īsti brazīliski. Nē, to disku būs ielicis Boka, jo te ir vēl viens iekšā. God damn it. Es šito vispār negribu komentēt. Interesanti, ka tas klipiņš sākumā, šī video sākumā, kas bija ielikts, es to ieliku iekšā šajā video, nezinot, ka šajā kastē būs šis pats albums. Es tagad tikai sapratu. Super interesanti iekārta. Nenormāli forša. Bet tu pamanīji, ka nav kartiču porta? Tas ir kaut kas viņu jauns, kuru ražo tā kā Master System Mini. Tev nevajag kartiču, tu nopērci šo te, un tu viņu arī spēlē. Jā, tu varbūt nevar iesprost kaut kādas citas spēles, bet tas nozīmē, ka tur ir tās 132 spēles. Bāc, un galvenais, ka man nevienas no tām kolekcijā nav. Vai tas skaitīsies, ka man tagad ir kolekcijā arī šīs spēles? Nē, bet kastītēs tāpat vajadzēs. Audio, video izējas, parastie banāni un elektrības kabelis. Man šādas ir divas. Šī ir oriģinālā, bet šī ir mana detaļu konsole. Viņa bija tuvāk rokai. Viņa izskatās šādi te. Un viņai barošanas bloks ir atsevišķs barošanas bloks. Savukārt šim dzelzim vats ir klāt. Tas ir viņa, viņš vienkārši tur ir un viss viņš ir iesprausts. Tectoy SA AV Ministro Mario Andreza 4120. Ko tas nozīmē? Viņiem ir konsoļu ministrs. Ja kāds zina, varbūt pats Boka, ierakstiet komentāros. Ministro Mario Andreza 4120. Es arī gribu būt Master System ministrs. Diemžēl es šo konsoli neatvēršu, jo rekord plomba ir priekšā. Un man šis liekas pārāk ekskluzīvi, lai plombas rautu vaļā. Es paskatīšos internetā, ielikšu šeit, varbūt kaut kur ir kaut kādas bildītes ar to, kā izskatās viņa atvērta. Jautājums, kāpēc viņa ir melnbalta? PAL M is the analog color TV system used in Brazil since early 1972. PAL M is incompatible with 625 line-based versions of PAL. Pults strādā brīnišķīgi, vispār bez problēmām, ļoti labi. Un man tiešām patīk krustiņš. Acerto o alvo. Facil medio ok, tas ir difficulties. Yoga. Ok, es sapratu. Man jātiek cauri. Kas? Man tiešām patīk. Šis ir rīktīgi forši, man patīk šī spēle. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Aerial Assault. Jā, ok. Easy level. Un kur palika Brazīļu? Tāpēc, ka tā bija Brazīļu spēle. Es šitādu šmupu nebiju redzējis. Es domāju, ka tas ir simulators. Rītīgi forši. Man jau patīk šī konsole. Ai. Turbo. Interesanti, Bokam pašam tāda ir. Viņš ir šīs spēles spēlēs. Viņš ir rītīgi foršs. Tas tāds casual gamings pagaidām liekas, bet rītīgi labas.
Un ar bossiem, skaties, šis ir boss. Bet nav, jāteic, ka nav baigi grūti. Please enter your name. Ok. Sega. Yeah. Šī ir diezgan grūta spēle. Viņi mēģināja šo Alex Kidd popularizēt tā kā maskotu. Viņi zināja, ka Nintendo ir kaut kāds, piemēram, Mario, un tad Master sistēmai būs Alex Kidds. Attakue dos vermes. Tas noteikti ir tārpu uzbrukums. Jā. Batalaha nomar. Jogar. Rekur, man liekas, pats Boka. Viņš tā apmēram izskatās. Priecīgs tāds parasti. Un kā var paspēt? Es nevaru tik ātri aiziet. Es nevaru paspēt tik ātri. Tas nav godīgi. Kava. Kurmītis. Ko es daru? Es esmu tas augšējais kurmis. Pagaid, es gribu naudu. Es varu atstāt kaut kādu dinamītu. Creature capture. Overplay.com. Brr. Tā īsti vēl šodien eksistējuša kompānija, kas taisa spēles Brazīļu. Tad šis ir kaut kas pilnīgi jauns? Three of a kind. Man jāsavāc, cik ir dažādi tie dzīvnieki. Ok. Select magic. Master pinball. Jogar, Brazīļu pinballs. Tas ir nožēlojamākais pinballs, ko es esmu redzējis. Šis ir paskumš, jā. Ir arī tādas vispār zinām labas spēles, kā Shinobi. Es esmu spēlējis Sonic uz Master sistēmas. Man pat ir oriģinālais kartičs viņam. Es nevarēju šito nepalaist. Par godu Ayrtonam. Kas man liekas baigi interesanti ir tas, ka tad, kad tu nopērci šīs te ķīniešu konsoles, viņās iekšā ir kaut kādi ķīniešu skolnieku darbiņi, tādas pavisam jocīgas mazās spēles. Šajās viņas ir spēlējamākas, viņas ir drusciņi, viņas nav tā kā Master System spēles, bet viņas ir tā kā, nevis tā kā AAAs, bet viņas ir tā kā attēli. Tie nav spērti spraiti, tie spraiti ir zīmēti, viņi ir smuki, viņi ir lieli. Tas engines, spēles engines, viņš viss strādā. Tās ķīniešu spēlītes liekas, ka viņas tad ir randomā salikti kaut kādi spraitiņi, kaut kas tur, kaut kādi aseti salasīti, un vienkārši man viņas atstāja iespēju, ka tie ir kaut kādi studentu pirmie darbiņi. Tur trenējamies taisīt spēlīt, ir kaut kāda dinamika un kaut kas tāds. Šīs ļoti, ļoti vienkāršas, bet īstas spēles. Piemēram, tas šmups sākumā man likās, viņš riktīgi forša spēle, un tā spēle ar tiem leņķiem, es īstenībā viņu, man liekas, uzspēlēšu pēc šī video pabeigšanas un rediģēšanas. Es nezinu, kāpēc man šausmīgi patika. Iedomājos turn-based Arkanoids, forši. Lūk, bet man pilnīgi noteikti vajadzēs sameklēt kaut kādu risinājumu. Es gribu šī konsoli domāt uz CRT spēlēt. Man vajag viņu piedabūt uz tā mazā monitoriņa, uz tā. Un es nezināju, ka tāds PAL-M vispār ir, bet, riktīgi interesanti. Katrā gadījumā šis video jau ir izstiepies par garu. Tas viss ies manā fantastiskajā suvenīru plauktā. Starp citu, es no sievas dabūju vārda dienā pulti no šokolādes, bet, protams, es viņu nekad neapēdīšu. Tā ir īsta, tā arī pults.
Turpmāk šajā plauktā būs mans Ayrtons Senna. Misteram Bokam paldies par brīnišķīgo Ziemassvētku dāvanu, man paldies par nenormāli aizraujošo un superīgo video, un jums paldies, ka atnācāt ciemos. Un priecīgs Ziemassvētkus! Un zinot, cik bieži es taisu video, priecīgu, laimīgu jauno 2005, 28 un 27 gadu. Čau, tiekamies!